Čau, čau! Nu, tātad rudens mums ir atnācis ne tikai ar laikapstākli, bet arī ar šādu te skaistu dārgu mantu. Tātad Toyota Land Cruiser 300. Tātad Land Cruiser 3,5 litru V6 dzinējs, 2 turbīnām kompresors, jaudi 415 zirgi un 10 pakāpju ātrumkārba. Ja? Līdz ar to tad, nu šeit ir viss grieza, pātrinājums, jauda. Tā kā, jā, šāda te versija. Īsti Eiropas tirgum nebija paredzēta. Bijis domāts Kaukāza tirgum. Vācietis viņu ir tātad Vācijā certificējis. Mums uz doto brīdi ir deficīta manta ar Eiropas automašīnas iespējamu reģistrāciju. Nu, kā jau Land Cruiser saimas lielākais, ja, to mēs redzam arī pēc aprisēm, pēc virsbūves, pēc gabarītiem. Tā kā ļoti iespaidīgs. Noteikti šis iespaids būs vēl pamatīgāks tad, kad mēs būsim tur iekšā un vērosim visu, kas notiek apkārt tieši jau no kokpita. Bet tieši tāpat mēs arī varam papētīt šo te virsbūvi, kas tiešām ir gabarītos iespaidīga. Joprojām ļoti interesants virsbūves dizains, kas, protams, sasaucās ar iepriekšējiem modeļiem, bet ir jaunas līnijas, jaunas formas. Tātad kārtīgs Land Cruiser pazinējs vai mīlis uzreiz atpazīs. Citām droši vien tas būs jādomā, kas tas ir pa auto. Protams, redzam pēc emblēmas, ja? Redzam, ka luktros ir tas Land Cruiser mums iestrādāts. Nu, un neskatoties uz to, ka joprojām kādam varbūt liksies oldschools, kur tad mūsu mūsdienu, visa tēma, bet Land Cruiser ir saglabājis un, protams, ir ievies šīs te jaunās tehnoloģijas, nu kā jau LED optika, skrejošie pagriezieni, viss, kas ir mūsdienās, kas visiem patīk, un tāda ir tā autobūve. Kā jau mūsdienu apvidniekiem, protams, 20 colu riteņi, kas varbūt uz visa šī te fona izskatās salīdzinoši nelieli, bet tās ir 20 colas. Protams, kā jau apvidniekam šis te slieksnis, lai tev vieglāk viņā ir iekāpt. Tā tad, jo ne visiem tas uzreiz būs iespējams, tā kā uz slieksnīšu mēs varam uzrāpties, ejot tālāk aizmugurē. Šī ir tā, varbūt, kā kuram, jocīgā forma, kas varbūt kādam asociēsies ar kādu citu ražotāju, no tās pašas Japānas, bet viss ir asketisks, nekā lieka. Manis jau pieminētā arī LED optika aizmugurē, tā kā, iespaidīgi, bet es domāju, lai to iespaidīgumu mēs novērtētu, mums ir jākāp iekšā un jāapskatās no turienes viss. Braucam! Braucam! Kā tur iekšā? Kā blakus novērtēsi? Apspriedīsim. Jā, šo to vēl te pastāstīsim, ko nesanāca pieminēt, staigājot riņķi autiņam, tā kā visu no interjera. Jā, uzreiz redzams, ka kruzaks, vai ne? Tieši tā, un es domāju, ka visā šī sižetā mēs arī nonāksim līdz tam, ka kruzaks ir un paliek kruzaks, neskatoties to, ka tas jau ir pēdējās paudzes, vienalga, šeit futūra nekāda, šeit viss ir īsts, pamatīgs, viss ir saprotams, tā kā lec iekšā. Sēžam ļoti dārgā pozīcijā, es varbūt neminēšu, precīzi to ciparu, to katrs var apskatīties, mobilē, cik tādi maksā, tas nav maz, drīzāk tas ir ļoti daudz. Un tāpēc es drīzāk cits te iekāpjot, teiksim, par ko, Pa lielo te ir par ko. Te viss ir nepieciešamais, varbūt nav, kā jau es jau pieminēju, šī te mūsu 21. gadsimta futūra. Te viss ir saprotams, te viss nepieciešamais ir. Te mēs izējam uz visu pamatīgumu, uz to, kāpēc Land Cruiser ir Land Cruiser, To mēs šeit varam apskatīties pēc visiem šiem slēdzīšiem, kloķīšiem, kas pilda visu šīs te svarīgās Land Cruiser funkcijas, Tātad braukšanas režīma maiņa, tiltu bloķēšana, pazeminātie un tā tālāk. Protams, viss, kas ir nepieciešams mūsdienām, es jau testēju apsildām stūrīte, krēslu apsildu, krēslu ventilāciju, protams, klimata kontrole, aizmugurē multimēdiju displeji, 7 pilnvērtīgas vietas, un ļoti gaumīga šī te visa interjera apdarīta, redzam, tumšie griesti, JBL mūzika, jumta lūka, un viss tas ir izmēros, ļoti ērts un Land Cruiser. Braucam, skatāmies, kā viņš uzvedās.
šeit ir sajūta, ka mēs esam Land Cruiserī. Un vēl kas ir interesanti, Ainiņ, pasties motoru pārsagu. Jā, uz to viņa formu. Uz to bedri pa vidu, un tas arī rada tādu pamatīgumu iespēju. Nu, pamatīgumu. Šeit to pamatīgumu rada viss. Nu, pasties kaut vai šajos spoguļos atpakaļ skata, jā. Durvju rokturī, pogās, katrā slēdzītī, jā. Nu, tas viss ir tāds, ka tu redzi, ka te ir uz mūža, jā. Nu, tā tad neredz, ka te varētu kaut kas tuvākajā laikā iziet no ierindas, jo nu, tiešām nekas šeit neliecina par tādu kā trauslību. Nu, viss ir pastumdāms, pagrozāms, makans un kvalitatīvs. Nu, mega kvalitatīvs. Tiešām viss šeit ir tā, kā tam ir jābūt, un tas noteikti atbilst šim te ciparam, ko mūsdienās prasa par šo pozīciju. Skaties, jā, gaita, mūsu Rīgas ceļi, jā, nelīdzenumi un visādi izvirzījumi. Land Cruisers brauc kā Land Cruisers. Tas ir no laika gala, no manis pieredzētajiem, jā, ar kuriem es pārvietojies, tad šīs sajūtas viņiem ir stipri līdzīgas visiem. Es to saucu par tādu nelielu trolejbusu efektu. Ļoti patīk, kā tā piekari nostrādā uz šādiem nelīdzenumiem, jā. Un, jā, nu mans jau pieminētais 3,5 V6 dzinējs ar šīm te vairākām turbīnām ar jaudu 415 zirgi. Protams, ka ne šeit tas ir domāts uz šo te pātrinājumu, jā, līdz 100. Kopumā tas ir, jā, tu jūties viņā labi, viņš iet, apdzīt tev ar viņu problēmu nebūtu, jā, bet nu skaidrs, ka šeit pat datos nekur neparādās īsti tas viņa pātrinājums līdz 100, jo tas nav adekvāti šādu mašīnu reiķināt tajos. Viņam vajag mani kalnā uzvilkt vai manu jahtu palīdzēt izvilkt no jūras, ja? Tieši tā. Bet, nu jā, interesanti stilīgs pārvietošanās līdzeklis izmēru ziņā un budžeta ziņā. Kruzaki kādreiz bija ļoti daudz un lielā cieņā, un pēkšņi es no tevis dzirdu, ka viņi baigais deficīts. Jā, protams, sākām ar to, ka šis ir deficīta modelis, jā. Tomēr mūsdiena, jā, visi lielie ražotāji pāriet uz elektrifikāciju. Toyota joprojām atsevišķam tirgum ražo šādus riktīgus iekšdedz dzinēju aparātus, jā. Līdz ar to tad šis arī bija tas gadījums. Tātad klients jā, mobilē uzgāja, ka tāds ir, un jau ar Vācijā veiktu certifikāciju un ar vācu šo te reģistrāciju. Līdz ar to variants, ko mēs varam šobrīd izmantot Eiropā. Nu, un, ja mēs tā paskatāmies, tie visi Land Cruiseri, kas kādu laiku atpakaļ mums bija ielās, jā, 120, nu, ja šobrīd mums tādu ir jāatrod labu, viņš 20 gadīgs, joprojām maksās ļoti lielas naudas. Ja? Un līdz ar to tad arī ir izskaidrojums, kāpēc šobrīd šai automašīnai ir šis te augstā cena, ja? Un kāpēc viņa jā, ir pieejama tikai citos scenārijos nekā iet veikalā nopirkt. Nu, lūk, un kā mēs e-mobili. Patīk mums šādi te izaicinājumi, ja klients pie mums vērsās, nu lūk, esam novadījuši darījumu un auto ir pie mums. Super, kāds atkal būs laimīgs? Kāds būs noteikti, jā. Nu lūk, tāds bija šis stāsts par šo lielo bobiku, tā kā kaut kādā brīdī un kādam tā var būt kārtīga deficīta prece. Vēršoties pie mums e-mobiles redzam, viss ir izdarāms un auto ir šeit.